Šie vārdi, tev ir stress, tev ir trauksme, tu esi vienmēr sakriņķējusies, kaut kur skrien pa dzīvi, kaut ko visu, tev vajadzētu iet pie kāda speciālista, pie terapeita un izstrādāt ārā visu, kas tev tur traucē, ko tu tur nevari palpot normāli. Mums katram, man liekas, ir kāds cilvēks, kas ir teicis, paskatiet, tu esi stresā galīgi, tev ir trauksme. Un šos vārdus dzirdot uz katra stūra, tu pie tā tik ļoti pierodi, kad, jā, kā tad savādāk? Mūsdienās vai tad var savādāk? Ir taču tik daudz darīšanas, tik daudz visur jāskrien, jāpaspēj, visiem jāizdabā, ar visiem jādraudzējās, tu gribi labas attiecības, tu dari pilnīgi visu, lai tu esi šajā sabiedrībā pieņemta un gaidīta, vai ne? Un tad, kad es tev pateiktu, kad šis nodrāstais teiciens, tev ir trauksme, tev ir stress, ārkārtīgi nopietni ietekmē tavu dzīvi un tavus lēmumus, kurus tu pieņem, varbūt tu ieklausīsies dziļāk. Paskaties mazliet šādi. Cilvēks, kuram nepārtraukti ir stress un trauksme, viņam ir ārkārtīgi grūti pieņemt nopietnus lēmumus, pat nenopietnus. Viņam ir ļoti grūti izlemt, jo šis cilvēks parasti neredz iespējas vai variantus. Noteikti arī paši esat teikuši, man nav variantu. Man vienkārši nav variantu, man ir jādara tā un viss. Šis stress, tas ir atzīts arī kā tāds psiholoģisks teiciens, tunnel vision, ja, tā tuneļu, teiksim, tas tuneļu skatījums, tu vienkārši neredz, tu skaties tā kā caur tuneli, un tev nav variantu, 1 vai 2 varianti tev vispār ir katrā šajā situācijā, kur tev ir jārisina, un tā jau ir tā problēma. Stress to izdara ar tevi, ne tu pats. Ja tu būtu mierīgs, tu ieraudzītu vēl vismaz 5 variantus savā dzīvē, kā tev pareizāk izdarīt. Un vēl vairāk tu sajustu to pareizo variantu, kas tev tieši ir jādara. Bet sanāk tā, ka vienkārši caur vienu vietu, kā mēs tautā sākam, vai ne? Uz fikso, uz ātro, tu esi šokā, tu esi nokreņķējies, sievietes, protams, iekrīt raudāšanā un žēlošanās un visādi zvani uz rīņķi, un man nav variantu. Tas ir tas, ko tu saki vienmēr šajā stresa situācijā. Īsnībā dzīvē vienmēr ir ļoti daudz šo variantu. Un starp viņiem ir vēl tādi, kurus tu pat nevari šajā stresa stāvoklī pat izdomāt, iedomāties, apdomāt. Tāpēc es jūs aicinu ļoti nopietni domāt par savu emocionālo stāvokli. Šī trauksme, šis stress, viņš nav vakarējies. Tas ir ļoti jau sen ar jums un aug tikai augumā. Pēc 5 gadi tur būs ārprāts. Es negribu nevienu baidīt, bet jūs saprotiet paši, katru gadu jūsu trauksme un stress paliek arvien lielāks, ja tu ar sevi nestrādā. Tā ir taisnība. Tas ir tā bez melošanas. Un tie cilvēki, kas sāk strādāt ar sevi, pēkšņi kļūst mierīgāki, pēkšņi viņi redz, kā viņi varētu savā dzīvē darīt labāk, un šie risinājumi un sajūtas ar sevi un savu, teiksim, to, ko tu gribi dzīvē, jau notiek pavisam daudz savādāk un vieglāk. Bet tiem cilvēkiem, kas ir nepārtrauktā stresiņā, viss caur vienu vietiņu, un tad dzīvē ir tā, ka nesanāk. Tieši tos cilvēkus, kurus es uzrunāju un kuri sapratu, par ko es saku, atnāciet uz bezmaksas konsultāciju, un es parādīšu, kur dzīvojās tas lielais stresa kamols un cik daudz tieši tas ietekmē jūsu dzīvi, jūsu lēmumus un viss, kas ap jums grozās. Lai tev forši diena!